Lai ik viens varētu teikt, es biju te Siguldas pilsētas vidusskolas 12. klases radošo industriju audzēkņi izveidojuši 3 dažādas pastaiga audio izrādes ar maršrutiem, kas izved cauri Siguldas populārākajām, mazāk pazīstamajām un apslēptajām vietām. Ideju es smēlos Valmieras vasaras teātra festivālā, kur 2 gadus atpakaļ bija līdzīgs projekts, un likās ļoti iedvesmojoši iepazīt to pilsētu no citas puses. Ne tās turistu vietas, un pat ja tur ir tās turistu vietas, bet iegūt tieši to garšu, kā iedzīvotājs tur dzīvo, un ka tam klāt nāk arī stāsts. Ne tikai stāsts par šiem objektiem, bet stāsts par cilvēku. Jaunieši izveidoja pieturas punktus, kas viņiem asociējas ar īpašiem notikumiem pilsētā. Tie ir soliņi, daudz dzīvokļu pagalma, pieturas, kāds īpašs koks un daudz kas cits. No pieaugušo prizmas liekas tā unikāli piedzīvot vēlreiz tās sajūtas, kādas bija, pirmo reizi iemīloties, vai arī jaunieši raksta no šīs jauniešu perspektīvas, bet es arī kā pieaugušais spēju ar to asociēties, jo mēs jau katrs esam piedzīvojuši gan tās mīlestības jūtas, gan miera meklējums šajā steidzīgajā laikmetā. Stāsti ir jaunieši ierunāti un pastaigas laikā dzirdams kāda personāža stāsts, lai pastaiga piedzīvojums būtu vēl aizraujošāks. Ar cilvēkiem ir tā, ka, lai rastos kāds stāsts, viņiem ir jādodas un jāatklāj kas jauns un vēl neredzēts. Tāpat ir arī ar mūsu pastaigu izrādēm, kas ir kā liels viens piedzīvojums un izved kaut kam jaunam cauri vēl mums tiem cilvēkiem nepieredzētam un ļauj stāstīt tālāk. Mans stāsts, ko es esmu uzrakstījusi, apziņas modinātājs, ir 4 punktu maršruta stāsts, kas ir par steidzīgajiem ļautiņiem mūsdienu sabiedrībā. Ļoti interesanti, ka maršruta punkti ir paslēpušies Siguldas tādā neredzamākajā, turistiem nezināmākā pusē, visādos māju pagalmos, ielās, kur vajag aiz sētas skatīties. Un es pati neesmu no Siguldas, es šeit tikai mācos, un tad mans stāsts balstās manās pēdējo 3 gadu atmiņās, ko es piedzīvoju kopā ar draugiem, par mīlestību, par tiešām īstu draudzību, trakiem piedzīvojumiem. Es atbildu par tehnisko pusi šim projektam. Šī bija mana pirmā pieredze ar kaut ko šādu, runājot par maršrutu izveidi un visu aprakstu salikšanu, bet galu galā beigās bija triviāli, man tika doti apraksti, kā arī maršrutu punkti, kas man bija jāsaliek smartgaidi, kā arī tuvajā nākotnē mēs plānojam vēl nedaudz papildināt ar papildus aprakstiņiem dažiem punktiem. Jauniešu sadarbībā ar Siguldas turisma centru iekļaus šos maršrutus piedāvājumā, lai ideja būtu ilgstoša. Arī aplikācijas izmantošana ir pavisam vienkārša. Katrā punktā ir iespējams noklausīties audio vai arī izlasīt šo te audio. Diezgan gara aprakstiņi, bet tomēr stāsts ir baudāms. Elisa Ragauša, Ēmets Mosakovskis, Vidzemes televīzija.